dzīvis. Šādu nosaukumu grupa Labvēlīgais tips bija devusi saviem rudens koncertšoviem, kas norisinājās Rīgas kongresa namā. Pievienoties lielajam labvēlīgā tipa kurvim, tika uzaicināta arī grupa Perli, lai izpildītu kādu populāru labvēlīgā tipa dziesmu, bet jau savām interpretācijām. Atceros, kad es biju galīgi maz, pavisam maziņš, tad es fanoju pa labvēlīgo tipu, jo viņam tāds interesants, smieklīgs dziesmas bija. Bet tagad es fanoju pa labvēlīgo tipu, jo es jau vairāk saprotu, ka viņi ir tiešām spēcīgi mūziķi, katrs profesionāls un arī tāda mūzika, kad vienkārši atnāc uz koncertu un atslābinies. Un noteikti bērnībā nebija pat doma tāda prātā, ka jūs varētu dziedāt uz vienas skatuves, vai ne? Es domāju, es gribēju putnubālu uzstāties ļoti. Tas jums vēl, jūs vēl varat sarunāt, Valter, es varu aizlikāt labu vārdu. Nē, tagad es gribu labvēlīgo tipu uzstāties un es uzstājos. Bet aizliec arī labu vārdu. Es aizliku tā, sveicienu Valteram, ja? Jā, sveicienu Valteram. Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku. Tūkstošreiz tevi noskūpstītu, bet tik un tā man nepietiktu. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Uz 7 jūrām pāri es skrietu, ietu, dziedātu, smiegtu un kliegtu, nenokristu un nepiekūstu, varbūt tad arī varbūt jūs. Puiši par jūsu vizuālo tēlu šovakar. Jāpateic mūsu tēpu dizainerei Daigai Eilandei. Jā, principā. Principā stiliņš ir ļoti elementārs. Pa kuru laiku jums ūsas ir puiši parādījuši? Mums jau aug. Tas ir pa prostatu, tā akcija. Edmund, tev kaut kā jocīgi gaišas ūsas, bet tu jau tumšs. Mācis vienkārši mācis nokrāsot dumšākus melnus. Tu īstenībā esi blondīnas, ja? Tieši, tāpat kā tu. Nē, īstenībā jau pielīmētās. Jums ir īstās tikai. Jā. Pasteid, var noticēt, viņam naudas. Tātad kā tur bija tajā piedziedājumā, kur dzīvo zivis, ja? Tu zvejo. Tu zvejo zivis. Zivis. Tu zvejo zivis upē duļķainā. Interesanti, pat ir reāli, ka tiešām šī dziesma bija uzrakstīta, kad jūs vēl pat nebijām dzimuši. Tāda arī tā galvenā doma bija, lai mums iedod dziesmu, kuru principā, kad mēs neesam dzimuši. Nevar būt, ka sevi neizjūt, un deksmi nespēj gūt, tas patiešām nevar būt. Nevar būt, ka sevi neizjūt, un deksmi nespēj gūt, tas patiešām nevar būt. Esat uzstājušies ar labvēlīgo tipu uz vienas skatuves, nu jau jūs tā kā bezmazai skaities grupā, jau varētu tā teikt, vai ne? Viņa ansamblī. Varbūt jums kāds novēlējums puišiem? Labvēlīgiem tipam? Jā. Ej, tu nost. Ralf šito pateiks. Šis Ralfam. Ralf. Es vēlētos vienu senu teicienu pateikt. Tie, kas nemāk, tie māca. Tie, kas māk, tie dara. Un man liekas, labvēlīgais tips nu dienu labi dara. Tāpēc mēs novēlēsim viņiem tāpat arī darīt uz priekšu. Un citus arī mācīt, kā mūs viņi māca. Jā, tāds. Izņēmu vārdus no mutes. Bet, kad esi klāt, tad viss ir līdzsvarā. Vairāk kā tikai divi mēs būsim virs pasaulēs. Nest, gravitātē būs nest. Vienmēr tik vērs, vienmēr tik karsts. Pat saulēs kaut kas neparasts. Kaut pavirši spīd, lai staroji krīt. Tā nespēj pat sasildīt. Bet, kad esi klāt, tad viss ir līdzsvarā.